Turpinām prezentācijas sēriju par to, kādā veidā MFL sistēma tiek izmantot informācijas apmaiņai starp klientu un grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu Investors SIA. Šodien apskatīsim, kādā veidā klients var pievienot informāciju sistēmai par jaunu darbinieku. Šī informācija nonāk pie klienta vadītāja un tikai pēc tam tiek iesniegta grāmatvedībā. Iedomāsimies, ka esam klienta darbinieks un ejam iekšā MFL komunikātoru sistēmā. Mūsu lietotāja vārds ir darbinieks. Reālajā dzīvē šeit būs cilvēku vārds uzvārds, un mēs esam iegājuši iekšā MFL izvēlnē. Ja mēs atceramies, tad, lai pievienot informāciju par, piemēram, iesniedzamu rēķinu, mēs ņēmām rēķina attēlu un ar kreiso peles taustiņu turot vilkām viņu iekšā jebkurā vietā MFL sistēmā. Informācija par jaunu darbinieku tiek pievienot nedaudz savādākā veidā. To mēs darām caur sagatavēm, jeb templētiem. Šeit ir sagatavīta Excel failiņš, kurš ir jāizpild, kurā jāievada informācija par jaunu darbinieku. Lai izmantotu šo sagatavi, mēs dubult klikšķi taisam un varam vaļā. Pirms atverās pats Excel failiņš, mums vispirms atverās parametru jeb metadata loks. Kā mēs atceramies no iepriekšējām prezentācijām, visi parametri, kuri ir atzīmēti ar zvaigznīti, ir obligātie parametri, un ja mēs viņus neievadīsim, tad sistēma neļauj mums tālāk virzīties. Līdz ar to mums jāievada datubāze, šajā gadījumā mēs esam klienta nosaukums. Sistēma automātiski piedāvā ievadīt informāciju par vadītāju, kur apstiprina darbinieku pieņemšanu. Ja mēs izvēlamies yes, tad šeit telīte tiks aizpildīta automātiski. Parasti mēs to nedaram, jo darbinieku pieņemšanu mums var vairumā gadījumā apstiprināt vismaz 2 cilvēki, un mēs negribam, lai katram no viņiem tiktu prasīts apstiprināt katru konkrētu darbinieku. Tā vietā mēs izvēlamies vienu no, un to mēs daram ar roku. Un te mēs sākam ievadīt informāciju par jaunu darbinieku. Edgars Bērziņš, personas kods. Pirmā darbdiena. Mēs norādām, piemēram, ka viņš strādās no 18. māja. Un komentārus mēs viņu varam likt, varam nelikt, jo šeit zvaigznītes nav, tātad komentārs obligāts mums nav. Šo darbinieku izvēlējās pēdējā konkursa rezultātā. Tas ir tā kā atgādinājums vadītājiem. Tālāk mums ir vadības lēmums, grāmatveža lēmums, informācija par ievadīšanu tildē un EDSā. Protams, ka šī informācija uz mums neatiecās. Spiežot OK, mums atverās jauns Excel failiņš, kuram ir nosaukums kartiņa, Edgars Bērziņš, personas kods, .xls. Vēlos atzīmēt, ka šī failiņa nosaukums tiek tātad izveidots automātiski, izmantojot vārdu, uzvārdu un personas kodu, kur mēs ievadījām parametru kartiņā. Šī pat informācija automātiski tiek aizpildīta arī šeit. Te ir sarkanā krāsā teikts tas, ka informācija mums ir jāievada tikai dzeltenajos laukos un nekur citur. Tad mēs tur ievadām, piemēram, algas lielumu, amata nosaukumu, stundas dienā, pieņemsim, ka viņš strādā 6 stundas dienā. Nozare noliktava. Lūk, bankas konta informācija, tā būs nepieciešama lai algas pārskaitīšanai. Un šeit labajā pusē pelēkā formā mēs varam redzēt, kāda informācija, kā piemērs mēs varam dot. Tad, kad mēs esam pabeiguši aizpildīt šo te tabuliņu, mēs varam prasīt, vai mēs vēlamies saglabāt izmaiņas. To mēs, protams, vēlamies darīt. Un, kā tas ir ierasts MFL sistēmā, papildus tiek prasīts arī, vai mēs vēlamies iečekot dokumentu sistēmā. Mēs arī vienmēr atbildēsim apstiprinoši. Lieta tāda, ka ja mēs vienkārši saglabātu dokumentu un neiečekojam viņu sistēmā, tad šīs izmaiņas tiks saglabāts uz mūsu lokālā datora, netiks saglabāts uz MFL servera, un visiem citiem sistēmas lietotājiem šī informācija vai izmaiņas nebūs. Lūk, mēs esam atpakaļ sagatavi logā, ejam uz sistēmas sākumu. Un ejam iekšā dokumentu apstrādes procesā. Šeit mēs redzam, ka mums ir izveidots jauns dokuments, tātad šis tepat Excel failiņš atrodas viņš sagatavošanas procesā klienta pusē. Tas nozīmē, ka šis dokuments vēl joprojām atrodas mūsu kontrolē, un mēs varam veikt dažādus papildinājumus, pievienot informāciju. Viņš pagaidām nav iesniegts ne vadībai apstiprināšanai, ne arī grāmatai. Taurentiņš kreisajā pusē norāda, ka ar šo objektu ir saistīts vairāk citu objektu, piemēram, datubāzi un vadītājs, kurš apstiprina darbinieku pieņemšanu. Tas, kas ir interesanti, ir tas, ka ar šo kartiņu jau ir saistīts kāds konkrēts uzdevums, kura formulējums ir pabeidziet informācijas pievienošanu un iesniedziet to apstiprināšanu. Tad, lai mēs neaizmirstu
šo informāciju pabeigt un iesniegt vadītājiem, uz mūsu vārdu tiek sistēmā automātiski veidots uzdevums. Šeit šis uzdevums parādās divās vietās, gan kā atsevišķs uzdevums, gan kā uzdevums, kurš ir saistīts ar. Taču pēc būtības, lai mēs neko nekad neaizmirstu, ir šāda sadaļa Assign to Me, kurā parādās visi uzdevumi, kur ir atvērti un kur mums kaut kas vēl ir jāveic. Tad lūk, šis pats uzdevums, pabeidziet informācijas pievienošanu. Un mēs skatāmies, kad ir kartiņa Edgars Bērziņš, bet mums tā kā prasītos šeit informācijai pievienot iesniegumu par pieņemšanu darbā, algas nodokļu grāmatiņu un varbūt arī līgumu. Līdzīgi kā mēs rīkojamies arī ar dokumentu veidu rēķini, mēs spiežam labo pels taustiņu, Convert to multifile dokumentu, pārvēršam šo dokumentu par multifile dokumentu, lai mēs varētu viņam pievienot papildus informāciju. Multifile dokuments tiek apzīmēts MFL sistēmā ar šādu grāmatiņu, kurā mēs varam ielikt vai folderīt, kurā mēs varam iet vairākus dokumentus. Šobrīd mums tur ir tikai kartiņa, tātad Excel failiņš. Ja mēs gribam pievienot, piemēram, iesniegumu par pieņemšanu darbā, mēs spiežam kreiso pels taustiņu un velkam viņu virsū šai grāmatiņai. Lūk, šajā gadījumā uzņēmuma uzdevums ir izpildīts un jau kartiņa Edgars Bērziņš satur gan iesniegumu par pieņemšanu darbā, gan arī informāciju Excel failu veidā. Tālāk mēs to pašu izdarām un ievelkam iekšā arī algas nodokļu grāmatiņu. Tagad mēs esam pabeiguši informācijas pievienošanu un uzbraucam virsū uz uzdevumu un skatāmies uzdevuma aprakstā, kā, lai iesniegtu informāciju vadības apstiprināšanai, atzīmējot uzdevumu kā izpildītu. Līdzīgi kā visos citos gadījumos, tikko mums ir kaut kāds uzdevums, mums ir arī instrukcija, kādā veidā šo uzdevumu mēs izpildām. Atzīmēt uzdevumu kā izpildīt, mēs ejam šeit kreisajā pusē un atzīmējam šo uzdevumu kā mark complete. Komentāru mēs nekādu šajā gadījumā šeit klāt neliksim. Un šobrīd šī ailīte Assign to Me uzdevuma man ir tukša. Esam paveikuši visu, neko neesam aizmirsuši. Varam pārbaudīt, kā dokumentu apstrādes procesā. Zem dokumentu klases jauns darbinieks ar vadības akceptu mums stāv kartiņa Edgars Bērziņš. Un stadija, kurā viņš atrodas, ir dokuments iesniegts apstiprināšanai vadībai. Mēs redzam, ka ar doto dokumentu ir saistīti divi uzdevumi. Viens no viņiem ir zaļā krāsā, un tas ir tas uzdevums, kas tika uzdots mums, tātad pabeidziet informācijas pievienošanu, un viņš vairāk nav aktuāls, jo viņš ir izpildīts. Neizpildīts uzdevums ir viens. Šis neizpildītais uzdevums ir uzdots vadītājiem, formulējas tātad šādi: apstipriniet un iesniedziet grāmatā informāciju par jaunu darbinieku.